Apsveicam ar Latvijas Nacionālās vīriešu izlases amatu regbijā 15. Kas tad pamudināja uzņemties šo amatu? Teiksim tā, pamudināja varbūt pats domāju par tādu lietu, bet tas sākums, protams, tēvs Juris Straume, kas iedrošināja un deva tos pirmos soļus arī trenējot arī regbija klubā Eži un 18 izlasi. Un tad, pirms 5 gadiem, kad strādāja kopā ar Sergeju Lisko un Māru Robežnieku, tad mums kopā sanāca tīri labs tandēms. Un tas arī bija viens no tādiem soļiem, kas it kā deva tādu iedrošinājumu darboties un turpināt arī gribēt kaut ko sasniegt, teiksim, tā izlasē. Tu jau iesāk stāstīt par savām līdzinējām pieredzēm Latvijas izlasē, vai varbūt vari vēl vairāk pastāstīt, kādas ir bijušas tavas gaitas un pieredze kā trenerim, un kādas ir svarīgākās atziņas, ko esi guvis šo gadu laikā? Trenēt es sāku jau tad, kad man bija 20 gadi. Regbija klubā Eži palīdzēja Jānim Graumanim un Jurim Straumem un Dacei Straumei trenēt regbistus, gan mazus, gan lielākus par sevi. Tālāk turpināju ar U18 izlases palīgu, tad kļuvu par U18 izlases galveno treneri, un tad nākamais solis bija kā palīgs, kā jau iepriekš minēju, Lisko Latvijas pieaugušās izlases treniņām. Un kāds vēl bija tur jautājums? Un kādas ir svarīgākās atziņas, ko esi guvis kā treneris šo gadu laikā? Atziņas varētu būt tādas, ka galvenais viss sākās no aizsardzības. No aizsardzības, no komandas, no sadarbības, no komunikācijas un no tās līdzdalības, ko treneri var dot un ko spēlētāji ņem pretī. Jo viens ir labs treneris, bet spēlētājs nevēlās ņemt pretī, jo domā, ka tā nav pareizi vai ir kaut kādi savi uzskati, un otrkārt, kad spēlētājs nāk ar savām ambīcijām un treneris nedod to, ko viņš vēlētos. Un tāpēc tās atziņas ir, ka tā komunikācija un kopdarbība gan visu treneru kolektīvā, gan spēlētāju kolektīvā, tas ir galvenā lieta, jo regbijs ir sporta spēle, kurā ir otrs lielākais skaits uz laukumu. Tā kā ir ļoti lielai jābūt tādai mijiedarbībai starp spēlētājiem un treneriem, lai sanāktu kopā tas, ko vēlās. Jau nedaudz sāki runāt par savu treneru filozofiju, vai varbūt vari vēl pastāstīt par savu treneru filozofiju un kā tu to plāno īstenot ar izlasi? Treneru galvenā filozofija galvenais ir regbija pamati. Aizsardzības regbija pamats ir viennozīmīgi tvēriens, pareizi izvēlēta vieta, pašaizliedzība. Uzbrukumā ir bumbas kontrole, kārtīgi laba piespēle, precīzi izpildīta un precīzi tverta. Filozofija kā tāda jāstrādā. Ir jābūt pašaizliedzīgam par sevi, par komandu. Un ja tu tāds esi, tad arī tas pasākums iet uz priekšu. Jo pašam visu laiku ir paticies ļoti tvērieni un arī uzskat, ka regbijs bez aizsardzības galīgi nav regbijs. Paldies! Vai var arī padalīties ar saviem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem saistībā ar izlasi? Īstermiņa mērķi uzvarēt visas 4 spēles, sākumā 3 un tad pavasarī 1. Un ilgtermiņa mērķi būtu censties ieviest arī papildus draudzības spēles starp cikliem, pirms cikliem, lai tomēr izlase nesanāk tikai uz spēlēm, kas ir svarīgas jebkurā brīdī, bet arī draudzības spēles ar pretiniekiem, lai varētu izmēģināt. Papildus tam vēlētos radīt tādu spēlētājiem sajūtu, ka spēlēt Latvijas izlasē tas ir gods. Un, lai tur nokļūtu, ir jācenšas daudzus gadus un jākonkurē ar spēlētājiem. Jo, kā jau es teicu, aizstāvēt Latvijas krāsas, tas ir gods, nevis pienākums. Un kas ir vērtības un īpašības spēlētājos, kurus meklēs nākamajos potenciālajos izlases spēlētājos?
kā jau iepriekš pieminēju par to filozofiju, komunikāciju, pašaizliedzību un saprast, ka viens nav spēlētājs, bet visu komandu spēlētāji. Un ja kādreiz kādam no 15 vai no 23 spēlētājiem kāds kļūdās, tad viņu uzmundrinot, mēs varam vairāk sasniegt nekā viņu nopeļot un sākt stāstot, ka viņš kaut ko nepareizi izdarīja vai kā. Jo cilvēks nekļūdās, ja viņš tikai neko nedara. Bet tie, kas kaut ko dara, tie agri vai vēl kļūdās. Vai no noguruma fona, vai savas domas. Jo kā iepriekš ir vairāk izlases treneri arī teikuši, kā Ņikanovs teica, ka cilvēkam ar bumbu ir taisnība. Jo kur viņš iet, viņam ir taisnība. Jo viņš tajā brīdī redz to, kur viņš gribētu iet. Un ja aizmugurējais cilvēks, kas viņam ir aiz muguras, viņu nekomunicē, nu tad šajā brīdī nevis cilvēkam ar bumbu ir teiksim tā vaina, bet aizmugurējiem, kurš nav viņam pateicis priekšā. Jā, paldies. Kā jau zinām, regbijam ir nepieciešams spēcīgs treneru kolektīvs. Vai var pastāstīt par savu treneru komandu un viņu lomu valsts vienības panākumu atbalstīšanā? Treneru komanda mums ir forša. Es tā ceru, ka mēs ar Metāliem esam sen sastrādājušies ar JB. Esmu bijis pie viņa treniņā, redzēju, kā strādā viņš ar regbija 7 puišiem. Es domāju, ka mums būs, es tā ceru, ka būs tāds kolektīvs, kur nav galvenais, kur katrs ieklausās katrā un katru domu mēs izanalizējam un pieņemam pareizo lēmumu, lai mēs varētu iet uz priekšu gan šajā ciklā, gan nākamajā ciklā un lai panāktu lielākus mērķus nekā tie ir bijuši jebkad. Un kādas stratēģijas izmantosiet, lai uzlabotu izlases tehniskās prasmes, fizisko sagatavotību un vispār kopējo sniegumu, lai sasniegtu šos augstos mērķus? Kopā ar treneru kolektīvu domāsim, darīsim. Kā jau iepriekš minēju, gribās saorganizēt arī papildus draudzības spēles ar citām komandām, citām valsts vienībām. Un to ķīmiju komandas uztaisīt tādu, lai, kā jau treneru kolektīvā, ja neviens nav galvenais, tad arī spēlētājiem neviens nav galvenais. Protams, kādam ir jāuzņemās atbildība, un vienmēr kāds uzņemās atbildību, ja no gadījumā kaut kas, bet galvenais tā doma ir, lai visi būtu kā komanda, kā viens veselums, lai visi par visiem ceļas un visi par visiem krīt. Tā galvenā doma. Paldies! Regbijs ir ne tikai fiziski, bet arī garīgi un emocionāli izaicinošs. Šajā sezonā novērojam izteiktas izmaiņas regbija 7 izlases kultūrā, trenera Jean-Baptiste Brozilier vadībā, kas arī vainagojās ar lieliem panākumiem. Kā jūs kā treneru kolektīvs un kā komanda plānojat šīs izmaiņas pārnest arī uz regbija 15 izlasi un kā ieviest spēlētājos uzvarētāju mentalitāti un tādu garīgu spēku? Pirmais ir jānotic viņiem pašiem, ka viņi to var. Es domāju, to var noticēt ar spēcīgu aizsardzību. Un skatoties pēc šī čempionāta, kurš gan toplīgā spēlē 2 komandas no Latvijas, bet visas 5-6 komandas ir iesaistījušās, palīdz šīm 2 komandām spēlēt, redzot to pašaizliedzīgu un tos tvērienus un to uzbrukuma intensitāti, kāda ir nodrošināta šajos, teiksim, čempionātos. Domāju, ka puišiem ir ticība sev. Un, ja ir ticība sev un spēks, tad kā komanda var iet uz priekšu lieliem soļiem. Un treneru kolektīvam galvenais ir motivējošais faktors, ka ir viens kopums. Ka treneru kolektīvs ir kā viens kulaks, kurš virza visus vienā virzienā. Un katram nav jāstāsta, kur viņam ir jābūt, bet viņš pats saprot, kur, kas, kādā veidā notiekās. Pārnest kaut ko no regbija 7, droši vien, ka JB palīdzēs, jo visu psiholoģiju, kādu puišiem iestāstīt, kurā brīdī vajag priecāties, kurā brīdī vajag saņemties un pēc tam priecāties, tas tikai, protams, nāk ar pieredzi, un šo pieredzi arī mēs varam iegūt, ja ir vairāk spēles. Ja valsts vienībā ir gadā 4 spēles vai 6 spēles, tad ir ļoti grūti
nepārdzīvot par katru kļūdu. Un tāpēc gribētos arī, lai būtu vēl papildus draudzības spēles. Un tas dotu tādu, tādu stūmienu, grūdienu un pārdzīvotu tās neveiksmes, kas rodās spēles laikā, kad mēs zaudējam kādam vai tieši tā pretēji, ka mēs uzvaram un esam eiforijā par to, ka mēs esam ļoti labi nospēlējuši. Un nākamā spēlē mēs saprotam, ka mēs bišķi kaut kas vēl jāpamācās. Jā, paldies! Tagad nedaudz pavirzīsimies no Latvijas regbija vairāk uz pasaules regbiju. Kā jau visiem zinām, šobrīd norisinās pasaules čempionāts regbijā 15, kuram seko arī līdzi visa pasaule. Gribējām vaicāt, kuru komandu tu atbalsti un kādēļ būtu jāizskatās Latvijas izlasēji, ja mēs kādreiz vēlētos nokļūt pasaules čempionātā kā komanda? Mana mīļākā izlase ir Francija, bet ļoti patīk arī Īrija un Skotija. Un ja Latvija spētu apvienot šīs trīs komandas labākās, teiksim, tā spēļu īpašības, tad es domāju, mēs lieliem soļiem iet tur, kur neviens nav ticējis. Un kādas ir šo komandu labākās īpašības? Aizsardzība, dzelžaina, ļoti spēcīgi saspēles vadītāji un zinoši uzbrucēji, kuri zina, kurā vietā un kādā veidā ir jāskrien, lai gūtu vajadzīgos punktus. Un Francija, kāpēc man ļoti patīk, jo viņiem brīžiem ir ļoti kontrolēts hauss uz laukumu, kas ir fantastiski, ka spēlētāji jūt viens otru un var darīt, ko grib uz laukumu, bet tajā pašā laikā visa bumba ir kontrolēta, uzbrukums ir kontrolēts un beigās mēs nonākam līdz piezemējumam. Jā, paldies, un tad novēlam tik tiešām nākamajā sezonā, kas tuvojas straujiem soļiem, lai Latvija tiešām būtu visu šo trīs komandu labākās īpašības. Un tad pēdējais jautājums. Kādu vēstījumu tu vēlētos sniegt regbija entuziastiem Latvijā un valstsvienības līdzjutējiem uzsākot šo ceļojumu kā izlases galvenais treneris? Viss sākās ar bērniem. Regbijā, protams, var pievērsties jebkurā vecumā, bet viss tā sakne un viss tā mēstarība sākās no bērnu regbija. Un bērnu regbijs mums attīstās, bet ļoti lēniem soļiem. Un pie tā ir mazliet vainīgi vecāki, kuriem ir bail iespējams sūtīt bērnus uz regbiju. Bet regbijs manā uzskatā ir labākais sporta veids no visiem. Kāpēc? Tāpēc, ka regbijā spēlē gan bumbu ar kāju, gan met ar roku, gan cīnās par šo bumbu. Un regbijs norūda visos spēles, teiksim, elementos. Un papildus bērnu regbijam nepieciešams, protams, nākt uz spēlēm, atbalstīt savu izlasi, savas komandas, runāt par regbiju, rakstīt par regbiju, lai vairāk zina, jo tagad arī skatoties pasaules kausu, ik pa laikam tikai redzu kaut kādas panorāmā ziņas, vēl, bet maz. Un jo mēs vairāk runāsim kā regbija sabiedrība, jo vairāk mums ir dzirdēs. Jā, paldies liels. Tad veiksim treniņos un tad tiekamies spēlēs. Lieliski, paldies, tiekamies.